Labvakar, cienījamie sarunas par Latviju dalībnieki, labvakar, cienījamie skatītāji. Sākam mūsu raidījumu Sarunas par Latviju, un šim raidījumam ir jubilejas reize. Tās ir 10. Sarunas par Latviju. Satversmes 100. gads ir noslēdzies, un šodien mēs dzīvojam Satversmes 2. gadu simta pašā sākumā. Un šķiet, ka nevarētu atrast vēl piemērotāku brīdi, lai uz mirkli apstātos un veltītu uzmanību tam, kā mūsu valsts pamatlikums, Satversme, palīdz, sekmē Latvijas sabiedrības attīstību. Uz šīm sarunām esam aicinājuši politikas zinātnieci, Rīgas Juridiskās augstskolas viesprofesori Vitu Matīsas kundzi, Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes docentu Juri Cālīšu kungu un Satversmes tiesas vasaras skolas plenēra dalībnieku, arī Latvijas Universitātes studentu Krišāni Kaļānu. Mūsu sarunas temats ir šāds. Vai Satversme nosaka ideālo Latvijas sabiedrību, kura vēl top? Sarunā dzirdēto ir, protams, jāizveido kopsavilkums. Un kopsavilkuma sagatavošanai mēs esam aicinājuši Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli. Un šīs sarunas vadīšu, jeb kā šodien moderni ir teikts, moderēšu es, Aldis Laviņš, Satversmes tiesas priekšsēdētājs. Bet pirms mēs sākam mūsu sarunas, vārds uzrunai šā projekta līdzorganizētājiem, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim Vilka kungam. Vilka kungs, lūdzu. Sveicināti! Augstu godātais Laviņa kungs, cienījamā Ziemeles kundze, ļoti cienījamā Matīs kundze, godātais Cālīšu kungs, Kaļāna kungs, ļoti personīgi sveicu tevi, Vita un Juri, bibliotekā pie mums šajā pasākumā, kurš jau ir 10. pēc kārtas, bet es vispirms gribētu sākt ar to, ka es visus mūs apsveicu ar Satversmes 100 gadi. No 2017. gada līdz pat šim gadam mēs esam svinējuši daudzas un dažādas 100 gadus, tajā skaitā arī kulminējošo Latvijas valsts 100 gadi. Ir jau izskanējis, ka mēs esam no tām 100 gadiem piekusuši un kad ir jau kā apnicis visu laiku svinēt tās 100 gadus. Bet man jāsaka, ka manā izpratnē šī ir viena no visnozīmīgākajām jubilejām, kuru mēs esam svinējuši šajos gados, jo tā ir ļoti liela nozīme noslēdzot Latvijas valsts veidošanos, Latvijas valsts izveidi. Un vienlaikus tas arī iezīmē pirmās Saeimas sanākšanu tajā pašā dienā, kad Satversme stājās spēkā. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs notikums un ļoti svarīgs vēsturiskais punkts mūsu tautas dzīvē. Jā, es domāju, ka es gribētu arī pievienoties jau Laviņa kunga teiktiem, ka šīs ir 10. sarunas un arī savā veidā jubilejas sarunas. Un te es gribu ārkārtīgi lielu pateicību izteikt Ziemeles kundzei un arī Osipovas kundzei, Sanetai Osipovai, jo viņas abas ir tās, kuras ir šīs idejas
rosinātājas, koncepcijas veidotājs ir vadījušas, veidojuši šos kopsavilkumus un tā tālāk. Tā kā man jāsaka, ka vislielākā pateicība tieši ir Ziemeles un Osapavas kundzēm par šo te visu, kas notiek ar šīm sarunām. Es domāju, ka arī tie atslēgas vārti ir iekļauti vienā no tādiem svarīgākajiem tekstiem, kas apkopo šīs sarunas, ir tas, ka es pat nocitējušu, tātad dalībnieki iedvesmojoties latviešu vēstures kultūras mantojuma spilgtākajām epizodēm un nozīmīgākajiem darbiem, diskutē par dažādām tēmām, kas skar Latvijas sabiedrību, Latvijas valsts esību un izaicinājumus. Līdz šim jau ir mūsu sarunās piedalījušies 34 viesi. Es neminēšu šos vārdus, tie ir sākot ar valsts prezidentu un bijušo prezidenti. Tā varam runāt par ļoti daudziem cilvēkiem no sabiedrības, kultūras cilvēkiem, zinātniekiem, māksliniekiem un pašvaldību pārstāvjiem un filozofiem, mācību spēkiem un tā tālāk. Ka šīs spektrs ir ārkārtīgi dažāds un ļoti daudz ir tiešām iesaistījušies dažādākajās diskusijās par šo saistību ar valstiskumu, valsts veidošanos un dažādiem ļoti svarīgiem jēdzieniem kā atbildība un cieņa un dažādas, teiksim, garīguma interpretācijas un taisnīgums un taisnības interpretācijas un vienotības lietas. Un viss tas ir, manuprāt, ļoti daudzveidīgi jau bijis, ir pārunāts. Un man liekas, ka ir svarīgi iezīme tas, ka visas šīs sarunas ir ierakstītas un ir atrodamas aizvien vēl tīmeklī. Un jebkurš, kurš vēlās vēlreiz atgriezties pie šīs tematikas, tad visi arī šīs dienas sanāksmes klausītāji, kurus es arī teicu arī šajā sanākšanā, un var vēlreiz pie tā atgriezties, un visiem, kam ir interese, šī informācija ir pieejama, šie viedokļi ir pieejami. Tātad vēlreiz es pateicos par šādu pasākumu norises iespēju Nacionālajā bibliotēkā. Varbūt tikai 2 vārdos, kāpēc. Tad mēs redzam, ka tas ir mums arī svarīgi iesaistīties šajās sarunās un atbalstīt šādu sarunu organizēšanu. Ir tas, ka, ja mēs ieskatāmies pēdējo gadu desmitu, 21. gadsimta tendencēs, kas skar bibliotekas, tā skaitā specifiski nacionālās bibliotekas, tad mēs esam pārgājuši no tādām tradicionāliem formātiem, kā grāmatu krājumi, kā pastāvīgi reģistrēti lasītāji. Mēs esam pārgājuši uz tādām proaktīvām formām, uz to, ka mēs iesaistamies paši un aicinām iesaistīties dažādos jau daudz plašākos procesos sabiedrību, un kas varbūt ir bijis pēdējos gadu desmitos bibliotekām ļoti svarīgi, ka ir šī vieta, kurā var izpausties cilvēki, dalībnieki, kas iesaistās ar biblioteku attāli vai ierodoties bibliotekā. Un tāpēc ir mainījušās tādas ļoti būtiskas darbības formas. Mēs esam noriša vieta, un tāpēc, ka tas ir arī redzams un izpaužās šajās darbībās, tādā kā arī šis mūsu kopīgais pasākums. Un
tas, kas mūs visvairāk varbūt satuvina ar satversmes tiesas, ar satversmes principiem, ir tas, ka bibliotekām ir ļoti svarīgs vismaz viens vispārējās cilvēku deklarācijas 19. pāns, kur es atļaušos nocitēt. Tātad katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valsts robežām. Tas ir šajā deklarācijā teikts. Un te es gribētu nocitēt arī mums svarīgo 100. pantu, ko mēs visi zinām, bet tas ir tik īsts un tik kodolīgs un tik ļoti svarīgs un precīzs. Ikvienam ir tiesības uz vārdu brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. Domāju, ka šis 100. pants ir aizvien ārkārtīgi būtisks. Arī par to var daudz specifiski diskutēt un runāt. Līdz ar to Nacionālajai bibliotekai ir vēlme palielināt savus sociālās atbildības robežas un iesaistīties dažādos projektos, kas ir saistīti gan ar mediju pratību, gan ar bērnu un jaunatnes izaugsmi, attīstību. Mēs esam piedalījušies organizācijā, kas veido pasaules diktātus. Mēs pie sevis uzņemam daudzus cilvēkus speciāli invalīdu dienā. Mēs zinām novadienas, mums ir asins donoru un tā tālāk. Notiek ļoti daudz norises, un tās ir tiešām publiskas, un kas mēģina iesaistīt sarunās un dialogos sabiedrību un cilvēkus. Tā kā paldies liels vēlreiz, un es novēlu ļoti auglīgi šīs 10. sarunas, un visu to labāko jums. Paldies! Paldies, Vilka kungs! Papildus atzinības vārdiem, kas ir teikti Satversmes tiesas kolēģiem, Osipovas kundzei un Ziemels kundzei. Kā Satversmes tiesas priekšsēdētājs es vēlos pateikties Latvijas Nacionālajai bibliotekai un Vilka kungs jums par šo mūsu sadarbību, kas ir vairāku gadu garumā, kur vienmēr mēs esam atraduši pie jums atbalstu dažādos aspektos, lai šīs sarunas norisinātos. Paldies jums! Labi, varam ķerties klāt pie sarunas temata. Kā jau dzirdējām, cenzūra ir aizliegta, un šādam noteikumam sarunas moderators stingri pie tā pieturēsies. Brīvi varat paust savu viedokli par vismaz 2 manis formulētiem jautājumiem. Pirmais jautājums ir saistīts ar šādu ievadu. Tātad mēs zinām, ka konstitūcijas un mūsu konstitūcija ir nosaukta skaistā latviskā vārdā, kas ir satversme, ir sabiedrības dažādu grupu līgums par tiem pamatnoteikumiem, pēc kādiem sabiedrība dzīvos. Un vairumā gadījumu, jāteic, no dažādu valstu pieredzes, konstitūcijas tiek pieņemtas tautas nobalsošanā. Tiek izstrādāts konstitūcijas teksts, un tas tiek nodots tautas nobalsošanā, kur liela daļa tautas dodas uz vēlēšanu iecirkņiem un pauž savu viedokli par sagatavoto projektu. Protams, dodoties uz vēlēšanu iecirkni, tiek izlasīts, par ko tad ir jābalso. Un tādā veidā tauta iepazīstas ar tās pamatlikumu, izprot noteiktā līmenī un jāteic tā saprot savu pamatlikumu. Latvijas gadījumā satversme nav pieņemta tautas nobalsošanā. Latvijas gadījumā ir ievēlēta satversmes sapulce, kuras vairākās komisijās tika izstrādāts satversmes teksts, un satversme
tika pieņemta speciāli ievēlētā parlamentā. Man arī jāatgādina, ka mūsu satversme ir pārdzīvojusi ne tikai valsts apvērsumu, kad autoritārais režīms ir noteicis, ka satversmes darbība tiek apturēta, lai arī bez atsevišķa akta, bet formāli, bet faktiski tā tas ir bijis. Tāpat man ir jāatgādina to, ka ir bijuši 50 okupācijas gadi, kad Latvijas sabiedrība, būtībā jāteica, maz zināja par satversmi. Tad ir satversmes vārds ir ticis piesaukts tad, kad Latvijas neatkarības deklarācija ir pieņemta, un tad jau tālāk mēs varētu teikt, ka satversme un tās darbība ir jau tikusi atjaunota pilnā apjomā pēc 1991. gada, un Latvijas valsts dzīvo ar mūsu satversmi jau vairāk kā 100 gadu. Šajā 100-gadē satversmes tiesa kopā ar vairākām valsts institūcijām ir īstenojusi dažādus projektus, lai mēs pēc iespējas mūsu satversmi padarītu tuvāku Latvijas cilvēkiem. Kā tas ir izdevies? Mēs ceram, ka izdevies ir labi, bet tomēr ir vairāki aspekti, kas liek aizdomāties par to, cik Latvijas sabiedrība zina par satversmi, vai Latvijas tautā mūsu satversme dzīvo Latvijas tautas apziņā, dzīvo Latvijas iedzīvotāju prātos un sirdīs. Un es šādu jautājumu uzdodu šīs dienas runātājiem, tāpēc, ka, jāteic, satraucoša ir tā informācija, ko mēs varējām saņemt no aptaujas rezultātiem, kas 100-gadē ir rīkota Latvijas sabiedrībā par to, vai jūs esat lasījuši satversmi, vai jūs zināt, kas ir satversmē rakstīts un vai to izprotat. Un vairāk 80% no respondentiem atbildēja, ka satversmi nav lasījuši, bet ja ir lasījuši, tad nezina un neatcerās, kas satversmē ir rakstīts. Un tad, lūk, rodas tas jautājums, kāpēc es arī iesākumā sāku runāt, ka konstitūcija ir taču mūsu sabiedriskais līgums. Sabiedrība jau taču pati ir vienojusies, kas ir tie noteikumi, pēc kuriem dzīvojam. Bet paradoksāli sabiedrībai vaicājam, vai jūs zinat, pēc kādiem noteikumiem mēs dzīvojam, saņemam atbildi, neesam lasījuši, nezinām. Vairāk 80%. Tāpēc sākotnēji labprāt dzirdētu jūsu refleksiju, vai šādā situācijā mēs varam teikt, ka mūsu valsts pamatlikums, mūsu satversme dzīvo Latvijas tautā, un vai šai lasīšanai varbūt nemaz nav izšķirošs nozīmes, lai tā dzīvotu Latvijas tautā, Latvijas iedzīvotāju prātos un sirdīs. Kaļānkungs, ko jūs domājat? Manuprāt, tie 80% tas ir tāds interesants rādītājs. Protams, uzreiz vēlētos teikt, ka nav pārāk patīkami dzirdēt, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji nav lasījuši satversmi un neinteresējas par to. Man varbūt ir nedaudz sarežģītāk dot to priekšstatu no vispārēju jauniešu vidus, jo es tomēr studēju tiesības un konstitucionālo tiesību kursus man ir bijis. Un kaut kāds priekšstats par satversmi man ir. Protams, nemēģināšu mēroties spēkiem ar jums. Bet, manuprāt, jūs ļoti labi pievēdzāt šo jautājumu ar to piebildi, ka vai tas vispār ir tas svarīgākais, vai tas, ka cilvēki ir lasījuši vai nav lasījuši satversmi.
lai viņi spētu dzīvot pēc satversmes. Protams, būs liela sabiedrības daļa, kur arī nemēģina dzīvot pēc satversmes, kuriem morāls vērtības varbūt nav tas pats svarīgākais un ir pavisam citas lietas, kas uztrauc viņus. Taču, manuprāt, lielākā daļa sabiedrības, pat tā, kas nav lasījusi satversmi, viņiem joprojām gribot, negribot vai apzinoties to vai neapzinoties, viņi tomēr dzīvo pēc satversmes vērtībām. Un, manuprāt, tieši tāpēc arī satversme ir tik daudz reizes teikts, tik lakoniski un labi uzrakstīta, ka tā iet cauri laikiem, ka nav nepieciešams to pat lasīt, lai spētu saprast, ka cilvēki jau pēc viņas dzīvo. Visas brīvības, kuras ir piešķirtas cilvēkiem ikdienas dzīvē, kuras mēs izmantojam, par kurām mēs pat varbūt neaizdomājamies. Un, manuprāt, tieši pie šī arī tagad, kad Eiropā ir karš, ir ļoti tāds liels acu atvēršanas mirklis lielai daļai sabiedrības, ka tās brīvības un vērtības, kuras ikdienā mēs varbūt pat neiedomājamies par viņām, viņas ir ļoti svarīgas. Un ka tā apziņa, ka viņas nepienākas pilnībā visai pasaulē, lielai daļai cilvēku nemaz nav. Lielai daļai cilvēku neapzinās to, cik privileģēti viņi patiesībā dzīvo uz visas pasaules fona. Un tāpēc arī viņiem nav varbūt tā vēlme iedziļināties šajā jautājumā. Bet, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēki zina, kas ir satversme, kāpēc tāda ir, ko tā nozīmē, un kāpēc tas nav vienkārši kārtējs likums vai ministru kabineta noteikumi, par ko parasts iedzīvotājs neuztraucās. Jo to juristi dara un valdības ierēģi un tam līdzīgi. Parastam cilvēkiem par to nav jādomā, un manuprāt, tā ir tā nostāja, ka lielai daļai cilvēki ir, varbūt pat nedomājot par to. Viņi vienkārši automātiski pieskaita satversmi kā vēl vienu likumu vai papīra gabalu, ko varbūt nav jālasa. Taču, manuprāt, ir jālasa. Tieši tāpēc arī labprāt nedaudz padalītos par piedzīvojumu, kas bija vasaras beigās. Kā jau var redzēt, esmu satversmes skolas plenēra dalībnieks. Pasākums bija tiešām izcils. Būtība bija savienot starp disciplīnām, nosacīt. Tad mēs bijām gan jurisprudences studenti, gan arī Mākslas akadēmijas studenti. Protams, Mākslas akadēmijas studenti bija krietni vairāk. Mēs bijām juristi bija lielā mazākumā, bet joprojām man ļoti patika tā miedarbība un saskatīt to, kā par vienu un to pašu tēmu dažādu topošo profesiju pārstāvji spēja runāt un domāt un veidot savus darbus pavisam no dažādiem virzieniem, pavisam dažādas pieejas un kā tas savā starpā miedarbojas. Man tas likās ļoti interesanti. Arī vispārīgi man ļoti patīk tā ideja, ka katrs šī profesijas virziena pārstāvji, tīpaši jaunieši, nedzīvo katrs savā burbulī. Jo tā tas ir, ka universitāte pie saviem kursa biedriem, un tev ir sava kursa grupa, un tie tomēr visi ir līdzīgi domājuši, kā tu, vairāk vai mazāk, protams, mākslinieki ar māksliniekiem, un tad tur tas mākslas virtuozums vienmēr kulsies, un viņš tur būs, un tad juristi ir juristiem, un, protams, to var pateikt par jebkuru novirzienu. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šāda veida lietas notiek, kur cilvēki, ir tīpaši jaunieši, paskatās to no tāda sev nepierasta rakursa. Un, bet par to, vai ikdienā cilvēki dzīvo pēc satversmes, manuprāt, lielākā daļa noteikti, ka jā. Kā jūs teicu, apzinoties to vai neapzinoties, bet tomēr jā. Un, manuprāt, tas ir tomēr laika jautājums, kamēr cilvēki saprot, ka tā ir. Jo tā nezināšana varbūt nav tas svarīgākais. Manuprāt, svarīgākais ir tās vērtības, kuras tiek pasniegtas satversmē, un pēc kurām tik daudz cilvēku spēja dzīvot, pat par to nezinot. Paldies! Paldies! Cālīša kungs, jūs ikdienas darbā satiekaties ļoti daudz ar cilvēkiem un runājoties, pievēršties garīgajām vērtībām. Vai šajās sarunās un no šīm sarunām, kā jūs varētu izsecināt, vai cilvēkos satversme, un šobrīd mēs dzirdējām, varbūt ne tik daudz satversme kā normatīvs akts, cik daudz satversme kā noteiktas vērtības dzīvo cilvēku prātos un cilvēku sirdīs. Kā jūs to varētu komentēt? Man vispirms pārsteidz statistika. Es gribētu zināt, kas tie 20% ir, kuri ir izlasījuši satversmi. Kas tie ir pa dīvainiem?
Es neticu. Es domāju, ka šeit kāds Liela kļūda, ja? liela kļūda. Liela kļūda. Ja 3% ir izlasījuši, nu tad es teiktu, brīnums. Bet 20% Pārāk optimistisks vēl rādītājs ir, ja? pārspīlēts. Es domāju, es salīdzinu satversmi ar apdrošināšanas polīsu. Cik daudz cilvēku ir izlasījuši savu apdrošināšanas polīsu? Tikai tajā brīdī, kad māja nodegus vai automobīls ir ieskrējis kokā. Tad mēs ejam pie tā dokumenta un skatāmies, kas ir kas. Un mēs redzam, ka satversme bija tāpat, jo, piemēram, mums bija demonstrācijas ar Covid. Un tad mēs dzirdējām, ko visi teica. Tai brīdī viss atsaucās uz satversmi. Viņi teica runas brīvība, pulcēšanās brīvība un uzreiz sauc visu šīs satversmē ietvertās tiesības. Un tai brīdī, kad ir kaut kāda liela neskaidrība vai liels satraukums vai kā es saku, mašīna ieskrējas kokā, tad mēs pēkšņi sākam skatīties, kas tad dokumentā teikts. Protams, es piekrītu, ka cilvēki savā ziņā apzinās, ka mēs dzīvojam tādā valstī, kur mums ir satversme. Mēs dzīvojam valstī, kur mēs zinām, ka šī satversmes saturs ir tas, kas ir vispār Eiropas un ko mēs tagad šobrīd uzskatām par rietumu pasaules standartu. Un mēs uzskatām, ka mēs esam iekļauti šajā telpā un tur piedaroši, un mēs varam visu to darīt kopīgi. Bet man vēl viens komentārs, man pārsteidz tas skaitlis, ne tikai tāpēc, ka satversmi neviens nelasa līdz tam brīdim, ka kaut kādas satraukumi un kaut kādas konflikti rodas, bet otrs iemesls ir, es esmu pārsteidz, ka patiesībā latvietis, kas ir dzīvojis 50 gadus, kur bija uzspiests lasīt šos smagnējos lēmumus, kas bija jāmācās visiem, kur gāja un visu to darīja tikai tā pro forma, kas neuzticās nevienai satversmei, kur tiesības netika ievērotas un tā tālāk, kur mēs vispār nerēķinājāmies, ka ir satversme. Ka latvietis, kas ir iznācis no šādas pasaules, vispār varētu uzticēties kaut kādam dokumentam vai kaut kādai satversmei, vai vispār viņam ir tāda jau rīklē, tāda nepatika pie visiem kaut kur izdarītiem lēmumiem, kaut kādiem papīriem, kas kaut kādā kaut kādam augstākam instancēm ir pieejama un tiek pārvaldīti. Un Latvijas ir daudz piezemētāks. Viņš zina, kas ir viņa tiesības, un dažreiz viņš ir pārsteigts, ka viņam dažas tiesības varbūt nav, bet visumā Latvijas jau rēķinās, arī ja kungi neatļauj. Mēs vēl ar vienu darīsim tā, kā mēs uzskatām par pareizi. Satversim šo dzīves reāliju un dzīves aktivitāti un dzīves gudrību jau neizskaus. Vai arī patiesībā, un tas ir tas jautājums, arī neko tam nepienesīs klāt. Satversme nebūs tas instruments, kas veidos šo latvieti, kas ir dzīvojis, pūlējies, strādājis, cīnījies, pārvarējis. Viņam neviens nav palīdzējis. Es to visu saku. Es domāju, ka tas tā ir. Lai gan man pašam ir milzīgs gandarījums šeit sēdēt. Es vispār nezinu, kāpēc es šeit sēžu. No šī tiešām tādā izcilā brīdī, satversmes 100-gadē. Un it sevišķi, ka mums tas satversmes dokuments sākotnējais 22. gadā, februārī, kurš 14. februārī izsludinātu, ka tas ir
skaists notikums, liels brīdis, un es varu šeit sēdēt un tikai tiešām būt aplaimots, kad ir šāda reta izdevība tik nozīmīgā brīdī par šīm lietām runāt. Bet ja mēs tā ejam pie lietas, tad man liekas, Latvijas dzīvo cerībā, ka lietas viņam ir nodrošināts, bet patiesībā viņam ir jāizcīna sava dzīve, cik vien labu un kā nu viņš prot. Es nesaku, ka tas ir tas labākais modelis, bet satversme nebūs tā, kas mācīs un skolos latvieti. Paldies. Tas, ko es sadzirdēju, ka iespējamās sekas tam rezultātam, kas patiesībā jūsuprāt ir samērā optimistisks, apmēram 20% tomēr ir lasījuši, bet šādas, kur es gan gribētu teikt, es būtu vēlējies, ka būtu 80% lasījuši un pārzina tekstu, un tāpēc es teiktu, man sajūta ir, ka, lūk, okupācijas sekas varētu būt kā viens no iemesliem, kāpēc Latvijas iedzīvotāji varbūt nav tik entuziasma pilni iepazīties ar normatīvu dokumentu, ko mēs saucam par satversmi un pamatlikumu. Bet es esmu dzīvojis 4 valstīs, ieskaitot Latviju, kur ir runa par savu satversmi. Anglija, Kanāda, Amerika. Un visās jau ir savs prieks un laime un lepnums un gandarījums par šo dokumentu, kas veido tiesības un dzīves noteikumus un paredzēto dzīves veidu. Bet es nevaru iedomāties, ka Anglijā vai Kanādā vai Amerikā kāds īpaši lasītu šo dokumentu. Amerikā lasa, piemēram, papildinājumu viņu satversmei, kur ir runa, kas nāca vēlāk par runas brīvību, par tiesībām ieroču turēt un lietot, un tā tālāk par tādiem sīkām sastāvdaļām, bet par satversmi kā tādu cilvēku dzīvo tādā cerībā, kā tu saki, varbūt karš nāk virsū, tad mēs tā pēkšņi sākam apzināties, kur mēs dzīvojam un kāda laime ir, ka mums ir tā satversme, kas mums ir. Bet normāli šis dokuments nav tas, kas pirms brokastīm es Tad, respektīvi, nemaz tādu lielu trauksmi nevajadzētu celt, ka 20% Latvijas iedzīvotāji. Es domāju, ka ir daudz kā 20%. Jūs sakat visu laiku 20%. Es tiešām domāju, ja 3% būs izlasījuši. Kā jūs domājat? Vai? Labi, pieņemsim kaut vai 3, bet jautājuma būtība bija, bet nebūtu tādu trauksmi celt par to, nav nemaz jēgas. Cilvēki tik un tā, latvietis, kā es varēju saklausīt no jūsu teiktā, latvieti nevis virza uz priekšu satversme, bet gan visticamāk tā latviskā viņa dzīves ziņa. Ja? Es tā varēju saprast. Latvieti nevirza uz priekšu kungi un viņu papīri, bet tā dzīves ziņa, ar kur viņš ir nācis pasaulē un prot savu dzīvi dzīvot. Paldies! Vitas kundze, šai brīdī, kāds būtu jūsu komentārs par to, vai mūsu satversme dzīvo Latvijas tautā un tās apziņā un Latvijas iedzīvotāju prātos un sirdīs? Prātos un sirdīs, man tas patīk. Un es tur vēl pielikt klāt prātos un sirdīs un dvēselēs. Ja? Tas arī ir man šķiet ļoti būtiski. Un es jums esmu ļoti pateicīga par vēl vienu faktu, ko jūs iekļāvat jūs ievad jautājumā, Lavenkungs. Un tas ir tas, ka satversme, mūsu Latvijas satversme netika pieņemta tautas referendumā. Ja? Un tas man ļoti palīdz nonākt pie vienas tēzes, ja? Ko es biju
arī mazliet pie brokastīm šorīt pārdomāju, ja? Jā, tas ir. Un nonācis pie secinājuma, daļēji atbild uz jūsu jautājumu. Jā. Bet mēs šeit spriežam labi. Vai Latvijas iedzīvotāji iedvesmojās no satversmes, neiedvesmojās, ja? Kā jau pienākās satversmes 100-gadē. Ja? Es vēlētos šo jautājumu apskatīt no 2 pusēm. Pirmkārt, jā, latviešiem un ne tikai juristiem ir pamats lepoties par šo 100 gadu, ja? Par šo vēsturisko ciparu 100, ja? Kādēļ? Jo Latvijai nav daudz šie nepārtrauktības simbola. Latvijai nav Stokholmas karaliskais pils vai Šveices Rūtlī pļava, kas caur gadu simteniem, ja, nepārtraukti ir simbolizējis valsts nepārtrauktību. Satversme ir viena no retiem šiem simboliem, kas tiešām norāda uz Latvijas valsts nepārtrauktību. Un par to mums tiešām ir ko lepoties un lepoties, ka ir 100 gadu konstitūcija, kā jūs labi ziniet, tas arī ir retums. Parasti konstitūcijas mūsdienās ir 30 gadu vecs vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tā kā būsim pateicīgi, ka mums tāds simbols ir. No otras puses. Ja jūs uzdot Latvijas iedzīvotājiem sekojošo jautājumu, ja, vai attiecas mazliet uz ko jūs teicat, ja, vai izvēli, es domāju, ka sekojošais jautājums jurists neiepriecinātu. Proti, ja jautājums būtu sekojošais, jums ir jāizvēlās no vienas puses vai nu 100 gadu veca konstitūcija, un dzīve pašreizējās Latvijas morālā un sociālai telpai, tā ir viena izvēle. Bet otra izvēle ir 30 gadu veca konstitūcija. Ja? Bet ikdienas dzīve tāda, kāda viņi ir Šveicē, Zviedrijā vai pat Igaunijā. Ja? Un ja Latvijas iedzīvotājiem dot šo izvēli, 100 gadu konstitūciju, ar esošo Latvijas situāciju, vai 30 gadu konstitūciju, ar tādu dzīves morālo un sociālo līmeni, kā tas būtu Šveicē vai citur, es neesmu pārliecināta, ja, kad 80% vai vairāk tomēr izvēlētos to 100 gadu, ja, ar pašreizējo situāciju. Ar to es gribu teikt, un tas arī sasaucās ar to, ko Cālīškungs teica, ja, ka tā lietas būtība nav tajā dokumentā, ja, ka satversmes dokuments ir precīzi tik vērtīgs vai nevērtīgs, ja, cik Latvijas iedzīvotājs jūt vai nejūt, ka valsts darbība un attiecības starp tās pilsoņiem ir uzlabotas šī dokumenta dēļ. Ja. Ar to gribu teikt arī, ka satversmes dokuments kā tāds nav tas svētais grāls, ja. Mums ir mazliet tendence, sevišķi starp jums juristiem, jo jums tas ir darba dokuments. Ja? Un tādēļ tas jums ir svētais grāls. Ja? Bet, kā Cālīškungs teica, lielais vairums Latvijas iedzīvotāji to neuzskata kā svēto grālu, kā ikdienas lasāmvielu. Daudz būtiskāk ir tas veids, kā satversmē izteiktās vērtības tiek realizētas dzīvē. Ja? Kā satversme un satversmē ietvertās vērtības, taisnīgums un tā tālāk liek sevi manīt ikdienas dzīvē Latvijā. Ja? Un tagad es aiziešu uz daļēji atbildu uz jūsu jautājumu, kādēļ arī varbūt nelas to satversmi tā, kā jūs juristi to vēlētos. Ja? Zināt, juristi, jums tas ir, Latvijas satversme ir izcils darba instruments, tieši viņa lakonisma dēļ. Ja? Ņemot vērā, ka tur, viņš ir ļoti lakonisks, un tas nozīmē, ka jums ir dota telpa interpretācijām. Ja? Bet varbūt tieši šis lakonisms, ja?
nozīmē, ka tā nav pārāk aizraujoša lasām viela. Ja? Būsim atklāti. Ja? Tieši šis lakonisms, kas juristiem ir izdevīgs, tieši šis traucē parastiem lasītājiem uztvert satvērsmi kā šo aizraujošu. Un ar konkrētu piemēru. Es tagad ņemšu Šveici kā piemēru. Jūs varbūt labi ziniet, ka Šveica uzrakstīja jaunu konstitūciju kaut kur 90. gadu otrā pusē. Ja? 99. gadā viņai nāca klājā Šveices konfederācija ar jaunu konstitūciju. Tas bija tādēļ, ka 92. gadā Šveices tauta balsoja pret pievienošanos Eiropas Savienībā. Šveica konstitūcija līdz 99. gadam bija ļoti vērsta tikai uz iekšpolitiku, uz dzīvi Šveices teritorijai. Kā jau Šveica neskatījās uz Šveices kā valsts saites ar ārpasauli. Pēc 92. gada balsojuma saprata, ka tomēr ir jāveic kaut kādas izmaiņas Šveices konstitūcijā, lai būtu arī šis skats uz ārpasauli, ne tikai uz savu nabu, kā varētu to teikt. Konstitūcija bija jāmaina, jo pasaule mainījās un Šveicei bija jāmainās līdzi. Ja? Kā tik galā ar šo problēmu? Ja? Bija jāraksta jauna konstitūcija, kur bija jāiekļauj iekšā šis skats uz ārpasauli, kas ļoti daudziem šveiciešiem nebija pieņemams. Viņi to negribēja. Un kā tikt pāri šim klupšanas akmenim? Jo un tagad es nonāku pie saviem pateicības vārdiem, jo, protams, šī jaunā konstitūcija Šveices gadījumā viņi nonāca tautas referendumā. Šveiciešiem visiem bija jābalso par šo jauno variantu. Un viņiem bija jābalso par jauno preambulu. Ja. Un šajā jaunajā preambulā tika ielikts tieši šis kutelīgais jautājums par skats uz ārpasauli. Tā kā jūs domājat, kas uzrakstīja šo Šveices konstitūcijas preambulu 99. gadā? Vadošie juristi? Šveices juristi, Saeimas deputāti, kas to uzrakstīja šo ļoti būtisko preambulu, ja, kas tik nodots uz tautas balsošanu. Neziniet atbildi šeit, jūs visi esat juristi, es neesam juristi. Ja? Tā kā tas ir. Šo preambulu uzrakstīja žurnālists, balstoties uz vienu no galvenajiem Šveices rakstnieku uzmetumiem. Tā kā žurnālists un vadošs Šveices rakstnieks. Ja? Vārdu meistari. Vārdu meistari, kur varēja šo tekstu pasniegt tautai, jo šis teksts, viņš iet uz balsošanu. Tautai ir jālas un jābalso par šo tekstu. Un zinot, ka šie jautājumi ir ļoti kutelīgi, bija ļoti svarīgi viņus noformēt tādā veidā, kur būtība ir pateikta, ja? Bet neviens netiek vērtības tiek iekļautas, bet netiek aizskart neviena kaut kāda pilsoņa grupa. Ja? Tātad, žurnālists un rakstnieks, vārdu meistari, ja, kur bija pieraduši uzrunāt tautu. Žurnālists dara to katru dienu, viņš uzrunā tautu, viņš nerunā savstarpēji ar citiem juristiem, viņš runā ar tautu. Tāpat rakstnieks runā ar tautu. Ja. Un ziniet, es tīšām aizgāju atpakaļ un izlasīju, ja, Šveices preambula ir īsa, aizraujoša lasāmviela, ko var ieteikt jebkuram lasītājam, un kur katrs teikums ir kā dzeja, kur uzrunāt faktiski dvēseli, ja, ko jūs teicat, prātu un dvēseli. Ja. Piemēram, viens teikums, brīvs ir tikai tas, kurš izmanto savu brīvību. Ja. Ja, tas, un tā tālāk. Ja. Un 7 ļoti skaisti teikumi. Ja. Katrā ziņā Šveices jauno konstitūciju un preambulu varēja pieņemt tikai pēc tautas balsošanu, un varbūt tādēļ bija lielākas rūpes par to,
Ja? Lai vismaz konstitūcijas preambulu uzrunā katru cilvēku, nevis tikai juristu un deputātu saimi. Ja? Un viena tēze var būt, ja Latvijas preambula un satversme būtu bijis spiesti iziet cauri šo referendumu, varētu teikt, cietu, ja? Autori būtu mazliet vairāk domājuši par to, vai teksts uzrunā tautu, ja? Vai tas ir iekšējai lietošanai, juridiskai lietošanai, un vai šis didaktiskais tons ar to pietiek. Ja? Tā ir viena man tāda tēze, lai atbildētu uz šo jautājumu, kas saslēdzās ar Cālīša kunga teikto, ka šis teksts kā tāds jums ir varbūt labs darba instruments. Ja? Bet es gribu teikt to, ka tos pašus principus varēja izteikt tādā veidā, ja, kur varbūt bija, es izteikšu šo briesmīgo vārdu, literārāk, ja, kuri bija tādi, kas nav tik daudz pamācoši, ja, kā tādi, kas uzrunā prātu, dvēseli un sirdi. Ja. Jā. Tas ir ļoti, ļoti pamācošs piemērs, jo, ja mēs skatāmies uz mūsu preambulu, tas ir tāds muģekls. Un tur nav ne vārda viedums, tur ir cīņas lauks. Un mēs redzam to cīņas, varbūt, ka tāpēc esam šeit. Tas cīņas lauks bija ap to, vai Latvijas identitāte saistīta kaut kā ar kristietību. Un nevarēja teikt kristietību, tas nevienam negāja pie sirds, bet tad izteicis to kaut kādā tādā nenozīmīgā frāzē, kristīgās vērtības, ko mēs jau runājam iepriekš. Es īsti nesaprotu, kas ir kristīgās vērtības, bet kristietība es saprotu, bet kristīgās vērtības es nesaprotu. Bet otrs bija strīds jautājums, bija, protams, par ģimeni un par laulībām. Un mēs ierakstījām iekšā, ka laulības ir vīrietis un sieviete, un tas ar jūsu tēzi par to, ja mēs rakstītu 30 gadu tagad satversmi, vai tā būtu laikmetīgāka, vai tā būtu pieskaņot tam iepriekšējam lakoniskumam un tā tālāk. Atbilde laikam ir, ka mēs patiesībā mēs vēl neesam gatavi to izdarīt, jo mēs redzam, ka šeit mēs esam ietilpinājuši iekšā tāds ļoti ideoloģisks, strīdīgs jautājums, par kuru mēs jau atceramies visas tās diskusijas. Es atceros, kā te mācītāji un konfesijas pārstāv un vispārējie cīnījās un tad ielika iekšā kristīgās vērtības un latviskā dzīvesziņa. Un es domāju, abas frāzes ir vienādi patukšas. Tas nebija mans mērķis apspriest. Bet es domāju, kas bija tas mērķis, tas nebija mans mērķis ka mums neuzrakstīja preambulu vai tā. Mans mērķis bija, var runāt par kristīgām vērtībām. Starp citu, Šveices konstitūcija to dara, bet viņi dara to pilnīgi savādāk. Pirmie divi vārdi ir au seigneur, seigneur, kas ir franču valodā, starp citu, preambula tiek uzrakstīts franču valodā, jo tas žurnālists, viņš bija francūzs. Ja? Un šis au seigneur, seigneur atsaucās uz 300 gadu vecu Šveices tādu vēsturisku gadījumu, ko visi Šveices iedzīvotāji saprot. Ja? Tas, ko es gribēju teikt, varbūt varēja šīs kristīgās vērtības, to ideju kā tādu, kur pateikt netik didaktiski. Tas vairāk dzejiski, ja, kā jūs pieminējāt. Piedodiet, man nav cits vārds bet varbūt bija jāpiesauc klāt, lai tās pašas idejas, kuras ir vērtīgas idejas, kas ir preambulā, palīdzēt uzrakstīt Latvijas ļoti labie rakstnieki. Jā, tieši tā. Ir tā, kā ir. Kā ir, es teikšu, mēs ļoti cienām mūsu satversmi un izturamies ar lielu pietāti.
tajā pat laikā man liekas, tas ir liederīgi, ja mēs par satversmi varam runāt tieši un atklātu valodu. Tas tikai nāktu par labu mūsu satversmei, mūsu Latvijas sabiedrībai. Nevis mēs izceltu satversmi kā kaut ko, kas nebūtu aizskarams, par ko nevarētu izteikt kritisku piezīmi vai kā savādāk. Tāpēc paldies arī par kādu tiešāku vārdu. Tas ir viena Latvijas iedzīvotāja viedoklis, un satversme savā būtībā arī paredz ikvienam viedoklim ir tiesības būt. Jā, tātad tas, ko es saklausīju, varbūt viens no iemesliem, kāpēc nelasām, ir tas, ka pārāk didaktiskā valodā, pārāk lakoniski, vairāk kā darba instruments juristiem. Iespējams, es gan teiktu, tas mums juristiem padara dzīvi mazliet sarežģītāku, jo ir jāpiepilda ar to precīzo saturu, kādas vērtības ir attīstījušās tieši 2022. gadā Latvijas sabiedrībā. Un tas ir, kā es to vairāk kārt esmu teicis, tāda lielāka nasta, it īpaši satversmes tiesas tiesnešiem, bet ne tikai satversmes tiesas tiesneši ir satversmes sardzē. Otra lieta, ko es dzirdēju, iespējams, lūk, ka tā lasīšana nav jau tā galvenā atslēga. Atslēga ir tajā, kā tad valsts funkcionē, kā funkcionē valsts iestādes, un tas jau ir tas, ko cilvēki redz, uztver un projicē to starp attiecībā uz to, kā tad mūsu satversme darbojas. Un te es varētu tā plūstoši nonākt pie sava otra jautājuma, bet pirms ievadu otro jautājumu, vēlos tikai atgādināt mūsu skatītājiem, mūsu dalībniekiem, ka ir iespēja iesūtīt arī savus jautājumus. Mēs tos redzēsim, un pēc kāda brīža mēs varēsim turpināt arī ar jūsu jautājumiem. Un tātad, kā valsts darbojas, kā satversme darbojas, rodas iespējas no tā, kā mūsu valsts iestādes strādā. Un iesākumā es gribēju norādīt uz to, ka mēs esam šobrīd valdības veidošanas procesā, tostarp arī dzirdam vairāk kārt izskanam informāciju, redziet, Latvija savā attīstībā atpaliek no Lietuvas un Igaunijas, un vienmēr šis salīdzinājums norisinās tuvāko kaimiņu valstu ietvarā. Un, ja tā tālāk padomājam, kur tad ir tas iemesls? Jo es šobrīd tieši uzsvēršu tās satversmē ietvertās vērtības un brīvības, jo būtībā jau satversme mūsu sabiedrībai nodrošina tās dažādās brīvības, kurās Latvijas iedzīvotāji ik viens spēj attīstīt savu personību tā, kā viņš to vēlas, tā kā viņš izjūt savu aicinājumu, kurā dzīves jomā piepildīt sevi, īstenot sevi. Un ik viens tādā veidā var brīvi kļūt par profesionāli savā jomā un sniegt savu ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Satversme mums to nodrošina. Satversme mums aicina ikvienam pilsonim apzināties, ka viņam ir jādomā par to, kā mūsu valsts funkcionē. Satversme jau ir tā, kas aicina ikvienu cilvēku lūdzu attīstītas personības, nākat un liekat savu zināšanu potenciālu Latvijas pārvaldības attīstībā, Latvijas attīstībā. Lūdzu, startējiet vēlēšanās, lūdzu, piedalieties valsts iestāžu darbībā. Tad rodas tāda kā sajūta, kur tad tā, jāteic, tā aizture tam
ka Latvija tomēr iepaliek gan no Igaunijas, gan no Lietuvas, ja reiz pati Satversme mums saka, lūdzu, ir iespēja valsts labā strādāt. Kāpēc tas nenotiek? Kur ir tie iemesli? Kā no cilvēka, kas studē jurisprudenci, skata punkta, tas izskatās? Jā, manuprāt, es vēlētu sākt ar to, ka es jau jautājumu būtībai nedaudz nepiekrītu. Manuprāt, skatīties uz, piemēram, tām pašām Baltijas valstīm un teikt, Latvija iepaliek, manuprāt, tas ir ļoti tāds pesimistisks un, godīgi sakot, tāds neproduktīvs skatījums uz vispār tā kā pasauli un dzīvi. Protams, cilvēks ir tendēts uz izaugsmi, un tas ir ļoti labi, ka visi vēlas būt labākie, taču varbūt paskatīties un paskatieties, kā mūsu kaimiņiem, cik viņiem labi iet, kāds prieks, ka mēs esam starp valstīm, kurām tik labi sokās, ka viņas tā strādā un dara, lai viņu iedzīvotājiem būtu labi. Un tad turpretī mums ir vēl viena valsts, kuras dara tieši pretējo. Un tad tas kontrasts ir ļoti acīm redzams. Manuprāt, tā pieeja skatīties uz to, kas nav labi, it īpaši arī Latvijas politikā, ir tāda visai izplatīta, ka kas nav labi, esam konstatējuši problēmu, tad mēs domājam, kurš vainīgs. Nevis kā mēs varētu uzlabot un atrisināt situāciju, bet atrodam un parādam ar pirkstu, kurš vainīgs pie šī, un tas saka, es izdarīju šādi, vainīgs tās, un tas saka, es. Un tad tas vienkārši iet uz apli, un tas būtībā nepanāk pilnībā neko, kā tikai vienkārši rada to priekšstatu, ka Latvijā viss slikti. Latvijā nav viss slikti. Latvija ir viena no labākajām valstīm, manuprāt, pasaulē, kur cilvēks varētu augt un attīstīties. Nav pārāk viegli, ja, manuprāt, ja mēs ņemam atsevišķas valstis, labi, nav jāiksaukt, bet atsevišķās valstīs ir dzīve nedaudz pārāk vienkārši, un to viss ir pasniegts uz paplātes, tu neattīsties, tev nav nekāda dzenuļa būt labākam, jo tu zini, ka tev tāpēc viss būs kārtībā. Un tad, attiecīgi, liela daļa valsts pasaulē un lielākā daļa valsts, kur ir tik slikti, ka tev nemaz nav iespējas attīstīties. Manuprāt, es tev vienmēr teicu arī draugiem, ka Latvija ir uz tāda zelta vidusceļa, kur nav tik viegli, ka tev nav jāga neko darīt, kur ir jāiegulda sevi un ir jāizaug, bet nav arī tik grūti, ka tev nedod iespēju to darīt. Un jā, tas būtu būtībā tas galvenais. Manuprāt, ka īstenībā viss ir ļoti, ļoti labi, vismaz no manas skatu punkta. Un Satversme, kā jūs arī savā pirmajā stāstījumā teicu, manuprāt, tas, ka cilvēki varbūt to labumu nesaskata tieši caur Satversmi, tas nenozīmē to, ka viņš tur nav. Ja tu, piemēram, pajautāt cilvēkam, vai tavā īpašumā drīkst citi cilvēki nāk tiekšā un ņemt lietas, tu saki, nē, kāpēc? Un tā likums saka, Satversmē tas ir teikts, aizsargā īpašumu, bet neviens to varbūt tā nenorādīs, jo tas ir, tur jābūt kaut kādai padziļinātai izpratnē, lai varētu atsaukties konkrēts kaut kādu pantu. Tas pats ir runas brīvība, izpausmes brīvība, visām šīm brīvībām, reliģijas brīvība, viss, kas mums ir. Tas viss ir Satversmē, vienkārši mēs zinām, ka tas tur ir, bet mēs uz to nespējam varbūt atsaukties ikdienā. Labi, jāteic tā, mans akcents jautājumā varbūt bija netik daudz uzsvērt, ir slikti Latvijas valstī ar tās ekonomisko attīstību vai kā savādāk. Drīzāk jautājums bija par to, vai un kā sajūta to, vai Latvijas pilsoņi izjūt to, ka viņiem ir jārūpējas ne tikai par sevi, ne tikai par savu ģimeni, bet arī par kopējo sabiedrības labumu tādā izpratnē, ka mums ir jāpadomā, ko es varētu izdarīt Latvijas labā. Man Latvija ar Satversmi ir devusi visas iespējas attīstīt savu personību, un vai es esmu gatavs šobrīd iet un startēt vēlēšanās un piedalīties parlamenta darbā? Labākie Latvijas gaišākie prāti dodas strādāt Latvijas valdībā, gudrākie prāti ir tiesās, un šādā veidā tiek sniegts tas, ko Satversme dod Latvijas cilvēkiem, tiek dots atpakaļ Latvijas sabiedrībai. Tādā izpratnē es to vairāk biju domājis. Kāda ir jūsu sajūta? Manuprāt, tā jau arī būtībā jau ir. Manuprāt, tie gaišākie prāti jau arī iet tajā priekšgalā. Protams, ar izņēmumiem. Protams, ir ļoti daudz. Jā, protams, ir izņēmumiem. Nē. Jā. Es varētu. Tīri zināšana, bet nē. Tas nav. Šobrīd mēs par Satversmi runājam. Bet paši cenzūra ir atļauta. Jā. Cenzūra ir aizliegta. Jā. Bet labi, turpiniet, un tad mēs dosim vārdu nākamajam runātājiem. Manuprāt, tas ir jautājums,
Tas jāskatās, uz kuru sabiedrības daļu mēs skatāmies. No manas personīgās pieredzes esmu uzaudzis ar skautiem un gaidām, un šie cilvēki man ir devuši visspēcīgāko pašapziņu un to latviskumu izjūtu, kādu, manuprāt, cilvēks var, jaunieci augot Latvijā var dabūt. Un es, protams, skaut un gaidas tikai viens piemērs. Šāda veida organizācijas un biedrības un kustības ir daudz un dažādas, un bieži vien viņām ir līdzīgi. Tā ideja vienkārši padarīt Latvijas iedzīvotājus labākus, veidot nākamo paudzi labāku un gudrāku un spējīgāku un kompetentāku, un tas viss ļoti labi. Un, protams, vienmēr jau būs daļa sabiedrības, kas to nevēlas, kur vienkārši vēlās prom, un tas, manuprāt, arī ir pilnībā pieņemami. Tīpaši mūsdienu Eiropā tās tiesības arī neatrasties vienā vietā. Manuprāt, ja cilvēks nevēlās atrasties tur, kur viņš piedzima visu savu dzīvi, droši, bet tie, kas vēlās, man ļoti patīk tas, kad viņi ļoti vēlās un viņiem ļoti rūp, un viņi arī ļoti daudz strādā, lai tas arī izdodas, un tā nākotne ir gaiša. Labi, paldies. Cēlīškungs, kā jūs izjūtat? Latvijas iedzīvotāji ir gatavi rūpēties ne tikai par savu labumu, bet arī par sabiedrības kopējo labumu? Es domāju, ka tikai nosacīt, bet, un tā, protams, ir mūsu lielā, varbūt pārspīlējums nosaukt to par traģēdiju, bet tas ir saistīts ar daudzām lietām, un viena no tiem ir, kas ir identificēts preambulā, nosaukt par, kas ir Latvijas un latvieša identitāte. Jo tur jau ir viss tās skunsts, ja mēs domājam par Igauniju un par Lietuvu un tā tālāk. Bet es domāju, ka es tā klausījos, ko jūs teicāt, un viens raksturojums bija, ka Satversme dod iespējas, ka tas ir tas ietvars, kurā mēs varam paši attīstīties un darīt, un mums ir visādas tiesības un varam strādāt. Bet tad jūs arī teicāt, Satversme aicina, bet Satversme neaicina. Satversme nav tas instruments, kas aicina, un patiesībā, ja mēs tā domājam, tad mēs varam teikt, ka tā sadaļa, kas būtu aicinājuma sadaļa, vai citos vārdos pienākuma sadaļa, tā ir diezgan skopa visā šajā dokumentā. Tur nav kaut kādu uzstādījumu, kas būtu Latvijas un latviešu pilsoņa pienākums un atbildība un iespējas un aicinājums. Un es domāju, ka Satversme tādā ziņā neaicina. Bet, protams, vēlreiz atgriežoties, šis dokuments, es to, ja mēs ņemam to, kas visiem ir šobrīd galvās, ir sports, futbols, tad Satversme patiesībā tas ir tas spēles noteikumi, kurus neviens jau nelas. Mēs jau visi zinām, kādi ir tie spēles noteikumi, kas spēlē futbolu. Un tikai strīdīgos brīžos, ka mēs tā esam apmulsuši, pagaidu, vai tas bija šajā spēlē paredzēts, ka mēs varam strīdēties ar tiesnesi, vai iedot viņam vai bukņīt viņu, vai kā, vai nē, tad mēs skatāmies, kas ir tas spēles noteikumi. Bet citādi mēs visi zinām spēles noteikumi. Un Satversme ir vairāk vai mazāk šādā veidā spēles noteikumi. Tas nav mudinājums, kā spēlēt. Tas nav mudinājums, kā tu, cik enerģiski, kādā tu esi sagatavotības līmenī. Tas nerāda, kāda ir tavs spējas un kāda ir tava iniciatīva un kāda ir tava izdoma un kāda ir tava cerība un tā tālāk. Satversme futbolā neviens to nedod, to atnes tie, kas tur strādā, bet futbolā tie noteikumi tie, lai mēs zinātu, ko drīkst, ko nedrīkst, kas ir šī spēle. Labi, tāda negaidīta paralēle Satversme arī ņemsim kā dzīvokļu nams. Mēs tur visi dzīvojam, mums ir tie noteikumi, kas ir tajā dzīvokļu namā, kā mums ir, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkstam, kam jātīra, kam jau jātīra. Arī starp citu mums Satversmē pateiks, kur drīkst pāroties un kur nedrīkst pāroties. Un tā, bet tā nenosaka, ko tie cilvēki darīs un kā viņi ies uz darbu. Labi, kāpēc es lietoju vārdu aicina, jo jau proklamējot Latvijas neatkarību, kā viens no pamatprincipiem ir pateikts, ka Latvija ir neatkarīga un demokrātiska republika. Tātad
demokrātiska, tāda, kurā vara pieder tautai. Tas nozīmē, ka ārkārtīgi svarīgi ir, lai ik viens šīs republikas pilsonis saprastu, ka tā ir viņa izveidotā valsts un viņam ir jāpieliek pūles tajā, lai pēc iespējas labāk tas tautas attīstības ietvars, kā es varētu nosaukt valsts, funkcionētu. Tāpēc es teiktu, ka katram pilsonim būtu jābūt apziņai, ka ko es varu darīt mūsu valsts labā. Un šādā nozīmē es arī redzu, ka Satversme, varbūt es negribēju teikt tik stingriem vārdiem, uzliek mums pienākumu, es gribēju to teikt mazliet tolerantāk, Satversme aicina ikvienu pilsoni padomāt ne tikai par sevi, savu ģimeni, bet kā es varu palīdzēt sabiedrības kopējam labumam. Matīs kundze, kā jūs uzskatāt, vai šo aicinājumu ikvienam piedalīties Latvijas valsts attīstībā, Latvijas valsts sabiedrības attīstībā, mūsu pilsoņi tā to izjūt, ko Satversme patiesībā, kā es vēlreiz atkārtošos, patiesībā aicina viņiem? Jūs minējat kopējo labumu, jā, ka un es uzskatu, ka šis jēdziens kopējais labums ir vienmēr bijis mazliet Latvijas klupšanas akmenis. Un atgriezīsimies vēsturiski un atgriezīsimies pie Satversmes. Neaizmirsīsim, pat Satversmes rakstīšanas procesā bija kolīzijas, jā, starp sociāldemokrātiem un tām saucamām pilsoniskajām partijām, kura rezultātā, jo viņi nevarēja saskatīt šo kopējo labumu, Satversmē tajos 20. gados netika iekļaut nodaļa par pilsoņu tiesībām. Ja? Un tas bija tieši divi ļoti pārliecināti pretējo uzskatu nometnes, kas tajā laikā teica, nē, tas mums neder, un rezultāts bija tāds, kāds viņš ir. Ja? Jūs šīs sarunas pieteikumā pieminējat Raini. Ja? Un es gribētu vienu citu citātu no Raina jums piedāvāt, kur tiešām šis jēdziens, ka sīk naida dēļ starp dažādiem Latvijas pārstāvjiem, tas traucē Latvijai iet uz priekšu un saskatīt un strādāt kopējā labumdēļ. Ja? Un šis citāts nāk no ļoti interesants tādas pieredzes. Rains savā rakstā to ir nosaucis par Latvijas pirmais neizdevies demokrātijas mēģinājums. Un tā bija Šveices komiteja, kura tika dibināta 16. 17. gadā Šveicē. Rains bija priekšsēdētājs. Ja? Un Feliks Cielēns, viens no Satversmes autoriem, arī bija šīs komitejas loceklis. Ja? Un ja jūs lasat arhīvos, ja, šīs ir nepublicētas vēstules, šo korespondenci, ja, starp Cielēnu un Rainu, un Cielēns viņas tajā laikā sauc par dāmām un madāmām, Anna Ķēniņu un Austa Krauza Ozoliņu. Ja, viņš nevarēja viņas paciest. Ja jūs lasat šo korespondenci, ja, šī nesaskaņas, ja, starp šīm divām starp sociāldemokrātiem un ziniet, ja jūs lasat Cielēnu tajos gados, viņš parādās kā tāds ļoti netolerants, ja, lecīgs, ja, iedomīgs, kā Krauza Ozolīgi viņu sauc, puišeli. Ja? Tas bija, tā viņa Krauza Ozolīgi nosauc. Ja? Un šīs kolīzijas nepārtraukti, viņi nevarēja vienoties, katrs apsaukāja otru un tā tālāk, līdz beidzot Rainis teica, es šito vairs nevaru paciest, ja?
likvidēsim komiteju, ja? Un tādēļ viņš arī uzrakstīja šo rakstu Latvijas pirmais neizdevies mēģinājums. Un tagad pie citāta. Ja? Rains raksts Cielēnam. Ja? Jo Cielēns, ja jūs rakstat šo korespondenci no tiem laikiem, žēl, ka viņi nav publicēti, viņi šausmīgi interesanti ir. Ja? Rains raksts Cielēnam. Ja, pēc tam, kad Cielēns ir tiešām rakstījis arī tādas frāzes, ja, ziniet, mēs sociāldemokrāti šeit vadīsim, tāpat, kā mēs vadījām 1905. gadā. Mēs nevienu citu nelaidīsim pie teikšanas. Ja. Ja, un Rains mēģināja teikt, nē, mēs savienosim visus latviešus šeit Šveicē. Ja. Šis ir demokrātisks mēģinājums. Un tad beidzot Rainis raksts Cielēnam. Kritikas tiesību nevar atņemt nevienā demokrātiskā kopībā, un maza personiska ienaidu dēļ neiet kopā lielā politiskā visas tautas lietā, ir politiski attīstītu cilvēku necienīgi. Ja? To viņš raksta savam partijas biedram Feliksam Cielēnam. Ja? Un es domāju, ka šī, kā Rains raksta, šī maza personiska ienaidu dēļ, ja, šīs kaut kā mazai sabiedrībai, diemžēl, šīs lietas ir neizbēgamas. Ja. Es domāju, tas ir nācis cauri Latvijas attīstībai visus šos gadus. Ja. Un to mēs redzam arī šodien. Ja. Diemžēl valdības veidošanas procesā. Bet, ja mēs šodien skatāmies uz šo 200 gadu, uz šo 100 gadu, ja. Tad mēs varam būt izbrīnīti, pateicīgi un iepriecināti un patiesībā ļoti gandarīti, ka tomēr šāda satversme, kas ir, zinām, mērā parauga satversme, tapa. Jā, šādos apstākļos. Un šie mazie iegansti, kas katram ir, tie jau visur un vienmēr ir, bet kaut kas lielāks tomēr izveidojās. Paspēja, ja, bet tomēr šīs kolīzijas arī bija, bet paspēja to izdarīt. Bet saskatīt šo kopējo labumu, es domāju, traucē ļoti bieži tieši šīs kaut kādas sīkā naidošana. Sīkā naidošana, un ja mēs paskatāmies mūsu satversme, tā kaut kādā veidā vēršas pret šo sīko naidošanos, vai tomēr rada apstākļus, ka tā sīkā naidošanās var būt? Matīs kundze. Jā, ņemot vērā, ka, es domāju, sarunas nosaukums ir vai satversme nosaka ideālo Latvijas sabiedrību. Ja? Es domāju, ka jā, atbildi ir noteikti. Viņi nosaka ideālo Latvijas sabiedrību, tas, uz ko mēs visi tiecamies. Ja? Un es domāju, protams, satversme tekstā šī sīkā naidošana neparādās. Ja? Problēma ir tā, ka viņi parādās reālā dzīvē. Jā. Vai mums arī ir kāds jautājums no mūsu skatītājiem un no mūsu dalībniekiem? Ir gan, tātad no mūsu skatītājiem ir šāds jautājums. Vai atsvešinātība no satversmes nav saistīta ar to, ka Latvijā tautas iespēja aktīvi piedalīties politikā pēdējos 30 gados ir tikušas ierobežotas. Piemēram, augstais referenduma rosināšanas slieksnis. Jā, jau tāds ļoti konkrēts jautājums, vispār kuram ir plaša ietekme. Vai šis augstais slieksnis, lai piedalītos tautas nobalsošanā, ir kaut kādā veidā atsvešinājis tautu no satversmes? Manuprāt, referendums ir diezgan nopietna lieta. Un ir bijušas debats, vai vajadzētu samazināt to slieksni. Un ļoti grūti, jo, protams, ir teikt, paskatīties nākotnē, un ja viņš tiktu samazināts, vai tas uzlabotu kaut ko, vai tieši būtu nedaudz grūtāk, jo tad būtu nedaudz pārāk viegli. Manuprāt, Latvijā ļoti labs veids, kā tauta var iesaistīties politikā, ir pirmkārtām lokāli, savās pašvaldībās, ar dažādām vēlmēm, ar lūgumiem, tam līdzīgi, lai cilvēki nemaz neapzinās, cik daudz pašvaldības ir gatavs dot, ja cilvēki prasa.
ar vienkāršiem lūgumiem vēlamies radīt šo un šo, lūdzu piešķiriet kaut kādu finansējumu, kaut kur atrodiet viņu. Lielāka daļa teiks, ok, izdomāsim, viss būs. Bet tādā valstiskā mērogrā, manuprāt, mana balss LV ir izcils piemērs, kā valstī tauta var ietekmēt likumdošanu tādā ļoti salīdzinoši pat vienkāršā veidā. Jebkurš var principā izdomāt, kad viņš vēlās kaut ko mainīt, iepublicēt, dalīties sociālajos tīklos, savākt tos 10 000 parakstus un tad jau skatīties, vai aiziet tālāk. Tāpēc, manuprāt, pēdējos 30 gados ierobežotas, es nesaskatu, kā viņas ir konkrēti tikušas ierobežotas. Bet jā. Respektīvi, jūs saskatāt citus instrumentus, kā bez Latvijas iedzīvotājiem bez referenduma ir iespējas piedalīties valsts pārvaldīšanā. Jā, Cālīškungs, tā taču ir vispār atzīta tēze. Jo vairāk cilvēks ir iesaistījies kādā jautājumā, jo viņš vairāk ir atbildīgs par to jautājumu. Jo mēs, citiem vārdiem sakot, ja mēs esam iesaistījušies kāda projekta īstenošanā, mēs turam rūpi par šo projektu. Mēs izjūtam zināmu atbildību par to, kā tas virzīsies. Un velkot paralēles, es sajūtu, ka šā jautājuma uzdevējs līdzīgi mēģina domāt. Ja reiz tauta neiesaistās referendumos, tad varbūt tas, kas notiek valsts pārvaldīšanā, tauta saka, tas mūs varbūt neskar, un gads, 2, 3, un tā kļūst par tādu ierastu lietu. Bet ja tauta vienreiz, otrais, trešoreiz piedalās referendumā, tauta saprot, mums ir lielākas iespējas piedalīties valsts pārvaldīšanā. Varbūt jūsu refleksija par šo jautājumu? Es domāju, ja mēs skatītos tā abstrakt un teikt, bez šaubām šī tēze pareizi, jo tu vairāk piedalies, jo tu esi atbildīgāks un līdzskaitnieciskāks savā valsts un tautas attīstībā un dzīvē. Bet šeit ir arī pavisam kaut kas cits. Un proti, ar ko Latvija cīnās, un tas, ko arī jūs, Vita, teicat salīdzinājumā ar to, kā tapa satversme un kā tas bija Šveicē. Mēs Latvijā meklējam savu identitāti. Mēs meklējam to, kas mums ir kopīgs. Mēs meklējam, kas ir tas, kas mēs esam un kas mūs satur kopā. Dažām tautām, ņemsim tādu Gruziju vai pat Lietuvu vai Angliju, viņiem ir laimējies vai kaut kādā citā veidā tas ir tapis, ka viņam ir kaut kāda kopīga reliģiskā savienība. Latviešiem tas nav. Un līdz ar to mēs meklējam, kā mēs varam, kas mums visiem ir kopīgs. Ja mēs lasām preambulu, mēs redzam, ka tur tiek piesaukt valoda, tur ir latviskā dzīvesziņa, reliģiskie, kristīgie tikumi un tā tālāk. Tie ir tādi šāvieni tumsā, kam nav tādi īsti pārklājumi, ja mēs tā ņemt konkrēti, kas aiz tiem stāva. Un tas tikai tāda liecība, ka mēs esam citā stāvoklī, kur mums arī šis pārāvums, šie 50 gadi ir iznīcinājis tik ļoti daudz, ka mēs neesam varējuši atrast šo kopsaucēju, šo identitātes sajūtu, pārliecību, kas mums ir visiem, kā mēs esam latvieši. Latviešu valoda. Jā, bet arī tas ir strīdīgs jautājums šeit Latvijā, jo mums ir tik liela minoritāte un tā tālāk. Tā kā šeit ar to referendumu mēs no vienas puses tā tēze ir pareizi, bet no otras puses patiesībā mums ir tas augstā latiņa, tāpēc, ka mēs negribam visu laiku vēlreiz jaukt visu un atkal konfliktu un atkal domstarpības. Mēs gribam tā, lai mēs nevaram atrast kaut kādu kopīgu ceļu, mierīgi iet uz priekšu un tad beidzot nāk pie kaut kāda
kaut kādu kopsaucēju, kas mums šobrīd trūkst. Paldies. Matīs kundze, jūs vairāk kārt piesaucāt Šveices piemēru. Un šis jautājums bija saistīts ar to patiesībā, vai pati satversme, nosakot tik augstu slieksni, lai norisinātos tautas nobalsošana, nav radījusi sajūtu, ka tauta nepiedalas valsts pārvaldīšanā un kaut kur ir, jāteic tā, ja šajā brīdī mēs tā tieši runājam, tad pašas satversmes vaina. Cik augstu vai zem tā slieksnī vajadzētu būt, es īsti nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Ja? Es varu tikai pateikt vienu, ja? Ka piedalīties referendum, jo man ir tieši šī pieredze ar valsts, kur šis slieksnis ir ļoti zems, kā jūs labi zinat, ja? Ka tas ir arī izglītojošs process. Ja? Jo, kad ir referendums likts uz balsošanu, katrs balsotājs uz savām mājām saņem šitādu paketi, ja, par jautājumu par un pret argumentiem. Ja. Tā kā, ja mēs rūpējamies, kādai nelasa satversme vai kādai neiedziļinājās tajā vai citā jautājumā, referendum, es redzu, ka referendums tas ir labs veids, kā likt pilsoņiem mazliet iedziļināties valstīs svarīgajiem jautājumiem. Jā, jo vismaz citās valstīs ir tā, ka pirms balsošanas katrs pilsonis saņem tādu kaudzītu dokumentu, kur visi par un pret argumenti tiek izklāstīti. Un tā kā, ja tu esi atbildīgs pilsonis, ja, tu izlasi, tu iedziļinājies. Ja, tā kā es uzskatu, ka referendums šādā veidā palīdz šo izjūtu, ja, kad pilsonis piedalās valsts dzīvē. Bet kāpēc vispirms mēs iemācāmies piedalīties balsošanā reiz par 4 gadiem? Tikai šai pēdējā reizē balsošanā mēs kaut kur pakāpamies drusku augstāk. Visas iepriekšējās reizes mēs bijām tik nožēlojami pasīvi un neiesaistīti. Es jau saprotu, šīs lietas nav salīdzināmas, bet tomēr skolosim viens otru, vai pat uzliksim kā obligātu pienākumu, ka jāpiedalās balsošanā. Paldies par skatītāju atbildēto jautājumu. Es redzu, ka skatītājiem vēl ir jautājums, un es šajā jautājumā redzu tādu kā pretargumentu tam, ka mēs varētu iztikt bez satversmes lasīšanas, jo klausītājs uzsver to, ka vai nav tā, ka sabiedrībai tomēr vajadzētu zināt, ka valstī ir pamatlikums un kur to meklēt, respektīvi, ja to atrod, var ar to iepazīties, un ka īstenībā pats svarīgākais ir tas, kā strādā valsts varas pārstāv, kur ieņem amatus valsts, bet īstenībā pats svarīgākais, tā es šobrīd to nevaru salasīt. Ir tas, kā strādā valsts varas Tiesiskumu, tiesas un vai jums nešķiet, ka pats svarīgākais ir tā sajūta, kas sabiedrībā rodas, kad piemin tiesiskumu, tiesas un tiesnešus? Vai šeit klausītājs droši vien bija domājis to uzticēšanos tiesu sistēmai, kas tāpatās kā arī citiem valsts varas orgāniem varbūt nav tā augstākā, un ko mēs varētu vēlēties, lai būtu labāk? Protams, šeit nekāda pretruna mēs neredzam. Ja nav citu jautājumu, ir lūdzu jautājums no zāles. Paldies. Labdien visiem. Man sauc Kalvis Engīzers, es esmu jurists. Tāpēc man arī būs juristīga drīzāk refleksija par to, ko es šovakar esmu dzirdējis. Vispirms ieskats vai vismaz manas domas par to, kas ir vai nav konstitūcija un kas ir vai nav satversme. Jo man šķiet, ka šobrīd Latvijā tā vadošā tiesība izpratne ir tāda, ka satversme ietver vispārējos tiesību principus, kas kaut kādā mērā
ir pastāvējuši pirms rakstītā teksta un ir pastāvējuši tautas apziņā. Šajā ziņā es varu piekrist tam, ko teica runātājs. Šķiet, ka tas bija Krišjāns, kurš minēja, ka pat tad, ja cilvēki neapzinās to, ka viņi dzīvo atbilstoši satversmē, viņi to tomēr dara. Un man ir piemērs. Mirklīti. Tas ir dzejnieces Ingas Žoludes dzejolis, kurš šā gada 18. novembrī tika publicēts literatūras žurnālā Punktum. Es nelasīšu visu, es nolasīšu pirmās 15 rindas, un es atvainojos. Jā. Un labi, varbūt mazāk. Un te jau sākas. Pirmais, tu esi mana vecstāva mīļākā dziesma. Otrais, šekurlīgo priežu meži, esmu dzīves gaujmalietis, šeit ir mana tēvu zeme, un par savu tēvu zemi savu galvu nolikšu. Trešais, tu esi dziesma, ar ko tu sācies dziedieli. Tagad man piebilde, šeit mēs redzam vārdu brīvību, dziesmas brīvību, satversmes 100. pāns. Tālāk dzējolis turpinās. Ceturtais, tu esi ceļmalas ainavu pavasarī un rudenī, kā mēs priecājāmies par krāsu kokos. Piektais, tu esi jūra, sidraba jūra. Sestais, kad smilga tur pasauli uz savas asas. Man piebilde, satversmes 115. pāns, tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Septītais, subjektīva frekvence. Astotais, tu esi 3 saujas zemes bedrē, kur guldīti mani cilvēki. Devītais un viņu veļi. Šajā ziņā satversmes tiesā ir bijis spriedums par to, vai var vai nevar prasīt no cilvēkiem maksu par kapu vietu nomu. Un šī lieta bija ierosināta uz tiesības sarga pieteikuma. Un tiesības sargs šo jautājumu sāk skatīt, tāpēc, ka cilvēks bija interesējies par to, vai tā var vai nevar būt. Neatkarīgi no tā, vai šis cilvēks zina vai nezina to, ka tas ir rakstīts satversmē. Un tālāk, pēdējais, ko es minēšu, 11. tu austi uz visām 4 dabas pusēm, 12. iekšup, 13. un citās dimensijās. Manuprāt, šīs rindas atspoguļo apziņas brīvību, reliģijas brīvību un kopumā, manuprāt, tas dzejolis drīzāk norāda uz to, ka Latvijas tautā un tautas apziņā satversme dzīvo. Un tas arī man komentāru beigas. Paldies. 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 Vai vēl citi jautājumi no zāles nebūs? Tad es domāju, ka ir īstais brīdis vārdu dot Ziemels kundzei kopsavilkumam par to, kas ir izskanējis atbildot gan uz maniem 2 jautājumiem, gan mūsu skatītāju pusotra jautājuma. Jā, tas nav tas vienkāršākais manas dzīves uzdevums. Vispirms es tiešām vēlos teikt milzīgi paldies sarunas dalībniekiem, jo man jāsaka, un arī mūsu klausītājiem, skatītājiem par dalību, man jāsaka, šī bija tik tiešām viena no interesantākajām sarunām par satversmi, kurā es esmu piedalījusies, un man ir prieks, ka mēs tieši šādā veidā varam šo satversmes 100 gadu, kas saka, uz noslēgumu virzīt. Es mēģināšu, un domas, kuras jūs izteicāt, tēzes, ir ļoti domu rosinošas, dziļas un izcili noformulētas. Es mēģināšu dažus šos domu graudus, tieši tā kā jūs teicāt, arī atkārtot, nocitēt, lai tas paliek mūsu informatīvās telpas atmiņā. Bet es gribētu sākt ar to punktu, kas tad ir satversmes tiešām avots. Un ļoti pareizi, ka jūs sākāt ar atskatu tātad vēsturē, ka satversme tādā klasiskā izpratnē referendumā netika pieņemta. Un līdz ar to
Es gribēju varbūt šeit mazliet arī tādu savu skatījumu šajā jūsu sarunas sadaļā piedāvāt, proti satversmes ievads, par kuru mēs runājām. Satversmes ievads šo stāstu epizodi mūsu stāstā skaidro sekojoši, ka valsts jau rodas tad, kad cilvēkiem izveidojas un nostiprinās politiskā apziņa. Un šī apziņa ir avots valsts gribai. Un tieši tā satversmes ievadā mūsu vēsturiskie sarežģītie procesi arī tiek aprakstīti. Un tad šī apziņa un griba būt daļai no lielākas cilvēku kopienas. Ja? Mums ievadā ir stāsts par latviešu nācijas veidošanos un par Latvijas tautas konsolidēšanos. Un šeit, šajā momentā ir tik tiešām Matīs Skundzes tēze par to, ka referendums Latvijā nebija, un šī izpratne par kopējo labumu mums ir sarežģīta, bet premise satversmei un tas, kā mēs skatāmies uz vēstures naratīvu, ja, tātad 20. gadsimta sākums līdz valsts proklamēšanai un līdz satversmes pieņemšanai un satversmes spēkā stāšanās, tātad visa šī 22. Gada garumā, tā ir tā cīņa, tā ir tā kopības izveidošanās moments, un tajā brīdī tik tiešām, paldies Dievam, vairākumu guva uzskats, ka mums ir kopējas intereses, kopējas vērtības, un mēs vēlamies būt šajā kopībā. Varbūt nebija referendums, bet tomēr vēsturiski visi tātad cīņa par neatkarību, par valstiskumu, tajā brīdī, ja mēs paskatāmies, vai bija kāda alternatīva, kā satversme pieņemt, manā skatījumā, tā kā vēsture mums to izspēlēja, tas bija patiesībā vienīgais tāds reālais variants, ja. Un līdz ar to katrai tautai šis brīdis, protams, būs savādāks. Jebkurā gadījumā satversme to brīdi tomēr ietver vismaz šī sabiedriskā līguma kodolu. Ja? Un, manuprāt, kas ir svarīgākais, ka tajā brīdī satversme bija jāgrib. Un līdz ar to bija šie spēki, bija šīs personības, kas satversmi gribēja tajā brīdī. Un nākamais brīdis ir 90. 91. gads, un šeit jau paliek pavisam interesanti. Un, jo 90. 91. gadā faktiski mēs pārapstiprinām, un šeit ir 4. maijs, šeit ir arī visas barikādes. Ja? Jā, varbūt tās arī tajā brīdī nebija šis referendums klasiskā izpratnē miera apstākļos, ja, par satversmi, bet man jāsaka 90. 91. 89. 90. 91. gads nonāk tik tuvu šiem referenduma elementiem, cik mēs tuvu varam nonākt. Un pie kam apstākļos, kad pārapstiprināt sabiedrisko līgumu, kurš mums tika nodots, ja, un kuru mēs glabājām, tātad visus 50 okupācijas gadus, pārapstiprināt 4. māja deklarācijas 1. pantā, tas jau nebija nemaz tik acīm redzami. Ja? Un es, piemēram, redzu šo augstākās padomes to brīdi fotogrāfiju, kur sagaida jūs pēc balsojumi. Ja? Es to redzu tiešām kā šo tautas referendumu par satversmi. Līdz ar to, Cālīškungs, jūs minējāt jūsu bažu, ka satversme, tāds kungu dokuments, un latvietim nekad neviena kunga vara nav bijusi tā, kas ir latvieti pievarējusi. Es varbūt skatoties cauri šiem vēsturiskajiem momentiem, konstitucionālajiem momentiem, kā es to saucu, es nevarētu to nosaukt par kungu dokumentu. Bet šo tēzi jūs piedāvājāt, un līdz ar to man ir interesanti ar viņu veidot saspēli. Ja. Nākamais tātad, bloks, par ko ir saruna, jā, un tas saistās, kas visu laiku sarunā bija tātad,
kā mēs sevi satversmē saskatām šodien? Vai mēs sevi atpazīstam satversmē, kura mums ir 100 gadus veca, kura, kā Matīs skundze pilnīgi, manuprāt, ļoti, ļoti pamatot teica, tas ir viens no spēcīgākajiem simboliem, ja? Latvijas tautas un Latvijas valsts simboliem, bet vai mēs sevi tajā atpazīstam šodien, ja, 2022. gadā. Un šeit nešaubīgi ir vērts atcerēties, jūs pieminējāt arī epizodu, kāpēc nepieņem sadaļu par pamatiesībām, ļoti būtiski, un ka 90. 91. gadā mums vajadzēja nopozicionēt savu pamatlikumu tajos demokrātiskajos procesos, kas bija notikuši laikā, kad mēs tajos nepiedalījāmies. Tātad zināmā mērā mēs satversmei tomēr iedevām jaunu dimensiju, kas beigās izveidojās 98. gadā pieņemtajā 8. nodaļā, pamatiesību nodaļā. Un, protams, ka tas nebija jauns, es gribētu uzsvērt, jo satversmes pirmais pants, kuru arī pieminēja Laviņa kungs, tātad Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Demokrātijas jēdzienā pamatiesības jau ir iekšā, un tas tātad Latvijas valstiskuma visās peripetijās, tas tomēr bija tāda vaduguns, šī demokrātiskā vīzija, pie kuras mēs atgriezīsimies un kuru mēs varēsim attīstīt tālāk. Protams, ka pēc neatkarības atjaunošanas tātad Latvijas sabiedrība pēc 50 ļoti drūmiem gadiem ir ielikta atpakaļ šajā demokrātiskajā attīstībā, ir ielikta atpakaļ visā rietumu demokrātiskās idejas attīstības procesā, evolūcijā, kurš ir nepārtraukts, jo cilvēktiesības attīstās visu laiku. Vienkārši tāpēc, ka tās ir cilvēka tiesības. Ja? Un šeit jūs arī runājāt par to, tas saistījās ar šo kopējā labuma tēzi, bet varbūt es nedaudz savādāk to pārformulēšu. Cilvēkam ir vajadzīga sabiedrība. Ja? Sabiedrība nav pašsaprotamība. Mēs arī par to runājām, vai cilvēkam ir vajadzīgi. Ja? Cēlīškungs, jūs teicāt, brokastīs neviens satversmi nelasa. Ja? Bet patiesībā jau mēs nerunātu šodien par mūsu pamatlikumu, ja nebūtu šī nepārtrauktā katra Latvijas iedzīvotāja miedarbība ar citiem Latvijas iedzīvotājiem, ar šo sabiedrību, ja viņa nebūtu visu laiku. Viņu, protams, nevirza un nepasaka priekšā cilvēkam to, ka vajadzīga šī miedarbības atversme to it kā neizdara. Ja? Bet šī sabiedrības nepieciešamība ir vienkārši eksistenciāla. Lai mēs kā valsts varētu attīstīties uz priekšu, bet egoisms, tas, ko es nosauktu šīs mazie ķīviņi, es viņu laikam nosauktu par egoismu, ja? Un tāpēc absolūti sabiedrība nav pašsaprotamība. Pilsoniska sabiedrība, par kuru arī satversmes tiesas priekšsēdētājs jums uzdeva visu laiku jautājums, tā nav pašsaprotamība. Un tad es nonāku līdz šim pēdējam blokam par to, vai situācijā, ka sabiedrība nav, sabiedrības esība, sabiedrības griba būt kopā un attīstīties kopā arī tad, kad katram individam ir iespēja tajā sabiedrībā attīstīties kopā, vai satversme šim procesam dod ne tikai ietvaru, bet arī virzību. Jo tas bija Alda jautājums, bet arī virzību. Teiksim, šis darbības vārds, ko tu lietoji, aicina. Es varbūt teiktu tā, ka satversmē ieliktais valsts pārvaldes modelis, kas ir demokrātiska valsts iekārta, tieši šis modelis ir tas, Krišjāns to teica, kas sniedz iespējas. Un šeit jūs sasaucaties, arī Kalvis to minēja,
šis ir valsts pamatlikums, kas dod ikvienam iespēju, ja ir nepieciešamās prasmes, šīs iespējas izmantot. Prasmes izmantot visas brīvības un tiesības, kuras satversmē ir. Un tad ir pilnīgi skaidrs, jo prasmīgāks ir katrs un zinošāks, jo prasmīgāka un zinošāka ir visa sabiedrība kopumā, un līdz ar to piepilda šo satversmi ar tādu saturu, kāds tur tiešām ir ielikts, un ielika to mūsu vectēvi un vecmammas. Un es šeit gribētu citēt Krišjāni, ārkārtīgi skaists, varat prasīt autortiesības. Es jūs nedaudz pārsvārādzīšu, bet jūs varat paņemt. Satversme ir vieda, jo tā ir notvērusi cilvēka dabīgās brīvības stāvokli. Jūs tieši to teicāt. Jā, un ar to arī pietikt ar diviem šiem pantiem. Jā, tad cilvēkam dabiski iekšēja šī prasība virzīties uz priekšu. Bet šo virzību cilvēks var projicēt tikai attiecībās ar otru cilvēku. Un šo satversme ir satversmes tēvi un atsevišķas mammas. Tieši tā ir arī šo ietvaru radījuši. Un tā ir tas brīnums faktiski, ja, jo tam brīnumam, par kuru Cālīša kungs jūs arī teicāt, viņam ir vairākas šķautnes, ja, ieskaitot, šo lakonismu, bet kurš arī ļauj sabiedrībai tajā attīstīties, ar visiem mūsu plusiem un mīnusiem. Tā, un tad, protams, ka satversme, tas bija Cālīša kunga tēze, kā tāda, kā šis dokuments, viņi jau to cilvēku it kā saka, tiešā veidā neveido, ja? Bet patiesībā tāda, kā viņa ir, viņa dod šo iespēju, ja ir spēja un griba arī attīstīties tālāk. Tā, protams, ka krīzes brīžos mēs to labāk saprotam, jo tad mēs atkal meklējam, pie kā pieturēties, tikko kā ir lielākas krīzes. Un tad mums krīzē, protams, mēs pieturamies pie satversmes. Un tas tā ir bijis viss cauri Latvijas vēsturē. Visās krīzēs vienalga, vai tas ir okupācijas laiks, vai 90. 91. laiks, vai pandēmija, kur jūs piesaucāt, un tagad mēs vēl jau vairāk novērtējam. Tieši tā. Un tad Matīsas kundzes tēze, tātad par simbolu es jau minēju, satversme ir tik vērtīga, es citēju, satversme ir tik vērtīga vai nevērtīga, cik latvietis, Latvijas iedzīvotājs redz, saskata, ka tā virzīs gan viņa, bet es domāju, arī viņa ģimenes un kopā sabiedrības šo attīstību. Jā. Reālā pasaulē. Jā. Un man liekas, ka ar šo sarunu un ar visām sarunām, kas ir bijušas satversmes tiesai sadarbībā ar Nacionālo biblioteku, mēs esam nonākuši tuvāk pie tā nedaudz pazaudētā, ka tomēr šī saruna parāda, ka šī satversme ir tāds nepieciešamais vadmotīvs, kas palīdz virzīties uz priekšu. Iespējams, ka vietām viņa ir labāk uzrakstīta, vietām viņa ir mazāk labi uzrakstīta, bet kopumā ņemot pilnīgais brīnums, ka viņa vēl ar vienu mums ir tāda un ka viņa virza mūsu sarunas un mūsu attīstību. Nu jā, un es domāju, ka uz šīs nots es varbūt arī pielikšu punktu. Paldies. Paldies Ziemeles kundzei par ārkārtīgi interesanto kopsavilkumu. Mūsu sarunas par satversmi. Šajā reizē tieši tā sarunas ir par satversmi, par Latviju. Tuvojās noslēgumam. Es vēlos pateikties paldies
runātājiem. Paldies Krišānim Kaļānam par uzdrošināšanos piedalīties sarunās par Latviju, nebaidīties no šādiem vispārīgiem, tāpat laikā dziļiem, saturiski dziļiem jautājumiem. Paldies, Cālīš kungs, par jūsu refleksiju uz jautājumiem. Matīs kundze, priecājos par jūsu dalību, jūsu dalīšanos ar savām zināšanām, kas mums ieskicēja skatījumu no dažādiem skatu punktiem uz šiem jautājumiem. Janet, vēlreiz paldies par kopsavilkumu. Un man jāteic, pašā noslēgumā uzrunāja man kolēģe Kalvja teiktais par to, kā Latvijas tauta izjūt mūsu satversmi un tēlaini tika parādīts tas, kā mēs izjūtam tās vai citas brīvības, tā ļoti dabiski, pašsaprotami, bet pašā noslēgumā es tomēr gribēju teikt, ka viena lieta ir šīs brīvības, ko satversme mums paredz, bet otra lieta ir tas, ko es mēģināju teikt caur to, ka satversme mūs aicina padomāt arī par to, ko mēs varam dot mūsu sabiedrības attīstībā. Satversme mums dod šīs brīvības, lai mēs varam attīstīties, bet satversme arī saka, nākat lūdzu ar savām idejām, kas var nākt par labu Latvijas tautai. Un tas ir jāsaprot, un tas ir jāliek lietā nevienam citam, kā vien Latvijas pilsoņiem. Paldies par šīm sarunām. Paldies. Paldies jums.